Esiet sveicināti NRALV sarunās. Šodien atkal saruna sērijas, kur nav intervētāji, bet ir saruna par politiku. Šoreiz būs saruna par Rīgas politiku. Mans viesis Edvards Ratnieks, vicemērs, un jau, kas ir interesanti, otro sasaukumu pēc kārtas vicemērs. Un tas atkal ir retums Rīgas politikā. Sveiks! Sveiks, jā. Nu, tātad šodien bija dzeltenā ziņa, kad ir panāks kompromiss par Ģertrūdes baznīcas satiksmi, kad būs tagad kaut kā remontēs, un tad vēl gadu varēs braukt, tad varēs nebraukt. Kas tas par kompromisu? Vispār par ko ir runa? Zini, jāsaka tā, es arī būtu ļoti priecīgs, es saprastu, par ko ir stāsts, bet stāsts ir tā īsos ātros tādos vilcienos, Apkaimes biedrība izdomāja, ka grib uztaisīt ap vienu konkrētu baznīcu laukumu, kas būtu nepieejams automašīnām. Tad tur tika domāts vairākus gadus, ko darīt, un tad tur, es saprotu, jau iepriekš tika piedāvāt dažādi kompromisi, no kuriem atteicās, un līdz ar to nekāda kustība nebija. Tad šobrīd, es saprotu, mūsu atbildīgie par satiksmi tātad pilsētā uzskatīja, ka vajadzētu kaut ko tur turpināt darīt iesākto. Tad aiziet, gāja uz priekšu. Un tad rezultāts ir tāds, ka sacēlās milzīga vētra, kāpēc automašīnas atkal tiek ierobežotas un vispārējais. Rezultāts tāds, šodien satikās abas pretējās puses, abas novienojās, kā to jautājumu atrisināt, un līdz ar to būs tāds 2 gadi eksperimenta, kad pētīs, kā ir labāk, šādi vai šādi. Un savukārt pēc tam iespējams būs iedzīvotājiem referendums, kur iedzīvotāji varēs nevis tie, kas ir par vai pret nobalsot, bet abi nobalsot tā kā jā vai nē. Un tad līdz ar to mēs tad arī demokrātijai dosim augstāko iespēju izvēlēties pašiem iedzīvotājiem, kā tad būs labāk. Kopumā man šķiet šis Ģertrūdes baznīcas, pēc tam mēs skatāmies Vārnielas keis. Tad šodien jau ir uzpeldējis Teikā stāsts. Tas, kas man šķiet ļoti labi šajā visā. Man vēsturiski pēdējo 8 gadu līdz 10 laikā ir noteikti politiskās aprindas monopolizējuši šīs apkaimes biedrības. Un tas, ko šis ir, man liekas, parāvis vaļā, ir tas, ka cilvēki kļūst aktīvāki. Arī tie, kas vienmēr ir bijuši tādi, vienaldzīgi, lai tie aktīvisti tur ņemās, kad aktīvisti saņemās, tad pašiem sāk apdraudēt. Tad ir beidzot, man liekas, tā sabiedriskā kustība būs drusku daudzšķautņaināka un realistiskāk nekā vien šaurs cilvēku loka interešu pārstāvniecība. Labi, bet tā ir viena Ģertrūdes baznīca. Tas ir stāsts par apkaimēm. Tad mums tad ir šīs visas apkaimes biedrības. Mēs cienām, mīlam visus aktīvos rīdzniekus, kas ir gatavi iesaistīties, kas ir gatavi darboties. Starp citu, mums Rīgas Nacionālās apvienības sarakstā bija 6 apkaimes līderi. 6 apkaimes līderi. Tiesa gan nebija šādi skandalozie līderi, bet gan tādi, kas aktīvi mēģina palīdzēt saviem iedzīvotājiem un maksimāli tā uzlabot šīs lietas konkrētajā apkaimē. Protams, ka tas, kas ir jāpatur prātā, ne jau apkaimes būs tās, kas noraidīs vai paturēs konkrētus projektus. Nē, nekādā gadījumā projekts īsteno demokrātiski ievēlēta pašvaldība, kas ir atkarīga no sava veida aktīvistiem, bet šī aktīvisti tomēr demokrātiskā ceļā ir ievēlēti, un tiem tomēr jebkurā gadījumā ir galavārds. Es teikšu tā, ir forša lieta, cita lieta, līdzdalības budžeti. Tā ir, man liekas, ļoti fundamentāla lieta. Budžeti ir ļoti jauka lieta, ka cilvēki sasparojas, sabalso. Šis bija iebalsots. Jā, bet ir arī labi līdzdalības budžeti. Jā, bet ir arī labi. Es tev piekrītu, bet ir viena tāda cita štelle, un tā cita štelle ir tāda, ka tas viss pēc tam ir jāuztur. No šī te paša līdzdalības budžeta, manuprāt, būtu jāparedz arī katru gadu
konkrētu laiku, kamēr šis jaunais objekts vēl turas kājās un kamēr vēl ir eksploatējams. No šī tātad no līdzdalības budžeta arī katru gadu ir jāparedz konkrētie izdevumi. Citādāk sanāk tā. Mēs gribam skaistu vēl kaut ko. Mēs dabonam visu kaut ko skaistu, bet, lai to uzturētu, pēc tam koki puķpodos. Pēc tam ir nokautuši koki, pēc tam ir vēl kaut kas. Un tā problēma ir tāda, ka neviens pat neiedomājas par to, ka tas ir jāuztur, ka tas ir jākopj, ka tas ir jāmazgā. Ka mēdz būt dažādi kaitējumi, kas tiek nodarīti. Ja? Tur iet garām, izrauja puķis no puķu dobes vai podiem vai vienalga kā. Tas viss ir jāuztur, tas viss ir jālaist, tas viss maksā naudu. Un tas interesantākais ir tas, ka es gan neatceros vairs tās izmaksas, kādas mums provizoriski te būs par to vienu to veloceliņu, par kuru te bija milzīgs ņemšanās un kašķis par to, vai viņu vajag vai nevajag. Bet beigās izrādās tās izmaksas, lai to uzturētu ar visiem velostatīviem un visām tām puķēm un kokiem, krūmiem un viss, kas tur būs, ir astronomisks. Un, lai to uzturētu, ir vajadzīgi cilvēki, cilvēkiem jāmaksā algas, ir vajadzīgi resursi un tam līdzīgi. Tā ir tā izvēle. Atceramies visu, kas ir jauns un skaists tikko atvērts, tas viss būs jāuztur. Un tāpēc mēs arī tā ļoti piezemēti sākam iet. Mums ir vēl ļoti daudz infrastruktūras Rīgā, kas vēl ir jāatjauno, vecā infrastruktūra. Ja? Mums ir skolas, kas ir jāremontē, kuras gadu desmitiem nav remontētas. Mums ir jāatjauno dabaszinību kabineti, lai jaunieši varētu iet mācīties dabaszinātnes, lai būtu interesanti, lai būtu matemātika, lai būtu ķīmija, fizika, bioloģija, viss šis nepieciešams datorzinātnes. Tam visam vajag resursus. Un, lai to varētu izdarīt, mums mazāk vajadzētu skaistumu lietiņu uzturēšanā veltīt, bet vairāk ieguldīt lietā, kas to jau sen gaida. Bet, zini, kā ir? Te var piekrist, var nepiekrist. Tātad viens ir tas, ka tas maksā, ir skaidrs. Skaidrs ir tas, ka pilsēta, kurā cilvēki grib dzīvot, taisīt biznesu, atrasties vispār, tāda moderna pilsēta, viņa ir skaista pilsēta. Tas nav, mēs ļoti labi atceramies, kāda bija postpadomju Rīga. Un patiesībā mēs ļoti labi varam paskatīties, kas ir postpadomju Rīga vēl joprojām jaunajos rajonos, kur... Citās mājas ļoti daudz neatšķiras no tām, kas ir blakus, no tām, kas ir vairākus gadu desmitus, tur jau atrodas. Jā. Un šādā situācijā, tad tev ir otrs. Tad jautājums ir, ko darām, lai būtu vairāk nodokļu ieņēmumu Rīgai. Jo Rīga, tagad, ja mēs paskatāmies, es nesen biju Viļņā, nesen biju Tallinā, man ir daudz stāsta salīdzināšanu par šo pilsētu, bet es savu viedokli šobrīd paturēšu pie sevis. Jautājums ir, kur tad Rīga ir starp Tallinu un Viļņu? Kāda ir Rīgas vieta Baltijā? Es teiktu tā, Tallina un Viļņa ir izmantojusi savas iespējas, piemēram, Viļņā par tiem rajoniem, ko var pievienot klāt pie galvaspilsētas. Ja mēs skatītos uz Rīgu, tad droši vien, ka varētu skatīties Pierīgas virzienā, kas tad ir ar tiem iedzīvotājiem, kas izvēlējušies Rīgas dzīvokli nomainīt pret privātu māju, kas nereti ir ārpus Rīgas, līdz ar to zūd nodokļu ieņēmumu galvaspilsētai un palielinās nosacīt guļam rajoniem pie Rīgas. Tātad šī Pierīga uz Rīgas rēķina patiesībā ir izaugusi. Un tie ir tie rīdznieki, kas ir pārcēlušies. Mūsu vēlme ir, lai rīdznieki paliek Rīgā. Un mums ir daudz teritoriju, kuras mēs būtu gatavi atdot attīstītājiem, lai attīstītāji veido šos jaunos dzīvojamo māju rajonus. Mums šī doma jau piepildās, Bukultos jau notiek šī lieta. Mēs ceram, ka arī Ķengaragā būs paplašināšanās un vēl dažādās vietās. Starp citu, Rumbula ļoti, ļoti labs piemērs, kur ir daudz pašvaldības zemes, ko varētu piedāvāt privātmājām. Un tur arī ir jautājums par sanāciju, nesanāciju, jo tur bija tas lidlauks un viss, kas no tā viss tur ir palicis. Bet iespējas ir. Un mēs tās varam mierīgi izmantot. Tur ir ideāli, tur perfekts, starp citu, tur tā viss tā. Un ja vēl būs tas savienotais, tur veloceliņš un gājēju celiņš gar pašu Daugavu līdz pat, Salaspilī vai vēl kaut kur, tad tās jau ir tāda nopietna infrastruktūra, kur cilvēkiem ir interesanta rekreācija, atpūta, dzīvošana. Tur jau arī tagad pagarinās tas tramvajs, tur jau viņu var vēl pagarināt patiesībā. Jo, tas, man liekas, ir kopš padomu laikiem pirmā
pirmo reizi tiek pagarināts tramvajs. Kaut kas būvēts jauns tramvaja līnijā. Zem gaisa tilta atceries ilgi būvēja to, kur nogriezties. Tas jau bija iebraukšana depo, tā no tramvaja līnija. Bet tas bija tāds liels notikums, ka tika uztaisīts. Labi, bet es pilnīgi piekrītu. Cilvēkus jāvāk apakaļ Rīgā. To mēs labi zinām. Īstenībā. Vai jāpievieno Rīgai tie apgabali? Viņi saprot kaut ko uz to pusi. Jā. Tas ir sarežģīti pievienot. Tas ir sarežģīti. Politiski uzreiz visi galdos. Zini, kas ir ļoti interesanti? Vidzemē ievēlētie kandidāti, kas no Vidzemes ir ievēlēti Saeimā. Kā tā jau vispierīgi ir Vidzeme. Tu par ko ir stāsts? Ārpus Rīgas uzreiz viss. Ādaši, tā visi Vidzeme. Tā ir skaitās Vidzeme. Un tātad pus Latvija dzīvo Rīgā. Vēl kaut kāda ceturtā daļa dzīvo pie Rīgā, bet cilvēki, kas kandidē, piemēram, no Vidzemes vēlēšana apgabala, iedomājas, ka viņus ievēl Limbažos, ievēl Gulbenē, Madonā, visi kārtībā. Tā ir taisnība, bet tas lielais iedzīvotāju daudzums, kas ir Vidzemē, tas ir patiesībā pie Rīga. Un ļoti bieži par šiem te pierīgas iedzīvotājiem pat aizmirst. Varbūt, ka nav slikta doma pievienot tos Rīgai. Tā vismaz būtu kaut kāda loģika. Bet tur ir viena problēma. Ušakova laikā biznesa tika stumts un cilvēki ārā no Rīgas. To mēs labi atceramies. Tie 10 gadi, kamēr Ušakovs bija. Starp citu, tā rīdznieka kartes laikā Rīgas tas ieņēmums palielinājās. Jā, bet ja mēs paskatāmies tāds simbols ir Ikea, kur uzbūvēja ārpus Rīgas stopiņos, man liekas. Un ceļu infrastruktūru pa 3 miljoniem Rīgu uzbūvēja, kas ir vienkārši absurds. Bet jautājums tāds, tad kopumā tu būtu par to, kad iet cauri šie grozījumi, ka tiek dalīts tie ienākumi, iedzīvotāju ienākumu nodoklis starp to vietu, kur viņš dzīvo, un starp to vietu, kur viņš strādā. Obligāti. Tu iedomājies, cilvēks atbrauc uz Rīgu, patērē visu Rīgas infrastruktūru. Cik daudz cilvēku iebrauc Rīgā un izbrauc dienā? Aptuveni 200,000. 200,000 dienā iebrauc izbrauc. Tas ir 200,000. Tā ir 500 miljoni, kas katru dienu iebrauc Rīgā, patērē mūsu infrastruktūru, patērē ielas, asfaltu, parkus, tur skolas, bērnu dārzus un visu. Skolas jau arī labāks Rīgā nekā nekur citur. Rīgā vispār viss ir labāk nekā citur. Bet tas jau cits stāsts. Bet, lai mēs vēl labāk to iegūtu un uztaisītu, tad ir vajadzība tomēr kaut kāda pēc tā finansējuma. Un, starp citu, viena tāda radikāla ideja, bet tāda interesanta, ka, piemēram, vēlēšanās varētu tos pierīgas novadus, pat ja nepievieno pie Rīgas, varētu pieskaitīt to pierīgas novadu balsis Rīgas vēlēšana apgabalam. Tas ir tā kā Saeimas vēlēšanas. Jā. Tie, domāju, uzreiz mainītos citādāk tā doma. Pagad, tagad tev sanāk, es saprotu, uz šīm vēlēšanām būs 38 mandāti. Rīgā. Praktiski tās ir mazās Rīgas domes vēlēšanas. Nākošais būs pēc šīs matemātikas 50%. Atbilstoši tā, kā ir Rīga. Rīga ir 50% no Latvijas. Tad 50% parlamenta ir tikai rīdzinieki. Rēķinies, ka vairāk kā 2/3 IKP sarožo Rīgu un Pierīga. Ja mēs pēc IKP rēķinām, tad tur pavisam jā, Rīga uztur vispār par izlīdzināšanas fondu nesāksim runāt. Kā Rīga uztur visas. Tas ir mūsu sāpju, un mēs uzturam, mēs maksājam. Visu Latviju uztur rīdzinieki. Ja? Un tad, vai tik forši iebrauc Rīgā, bet tur gan tās ielas ir briesmīgas. Ja? Visur braucu, visur viss kārtībā, bet Rīgā tās ielas šausmas. Ja? Cilvēks jau nesaprot, ka patiesībā to viss, kas ir ārpus Rīgas, arī nofinansē Rīga, un pašai Rīgai atņem. Jūs iedomājieties, cilvēki mums atņem naudu. Mums atņem naudu tam, lai Rīga nevar attīstīties. Un pēc tam saka, jūs jau neattīstāties. Pasaka man tagad vienu lietu. Izskaidro man. Tu esi cilvēks ne pirmo dienu politikā. Kāpēc politiskās partijas iekšēji sadalās? Ir vienmēr Rīgas frakcija politiskā partijā un jo, piemēram, ja politiskai partijai, es ļoti redzu līdzības, un man viena no tādām redzamākajām bija savā laikā vēsturiski, bija Latvijas ceļš, bija Andris Bērziņš, viņš bija ļoti populārs mērs, viņam bija ļoti augsts reitingi, viņš arī no mēra kļuva par premjerministru. Un viņš varēja izstiepties, sarauties, kā valstiski pieņēma lēmums pret Rīgas interesēm. Tā pieņem. Tad bija, es atceros, Birgs bija. Tas bija toreiz Tebelnen kā mērs. Kā pieņem pret Rīgu lēmums, tā pieņem. Un šī partija piedalījās šo lēmumu.
Kā tagad ir ar Nacionālo apvienību? Vai Nacionālā apvienība ir svarīga, kas ir Rīgā notiek pieņemot lēmumus Saeimā? Jo šobrīd teikt, ka viņi ir opozīcijā, ja jūs esat opozīcijā, tas nav adekvāti, jo pozīcija tik vāja, ka bez opozīcija var ļoti daudz ko ietekmēt. Nu, jādomā tā, ka šobrīd mēs esam aktualizējuši jautājumus par imigrāciju. Partija tiešām to ir ņēmusi vērā. Jānis Dombrovs ar partijas kolēģiem kopā izvilkt šo lēmumu cauri Saeimai, ka mums ir izmeklēšanas komisija Saeimā, un līdz ar to mēs daudzus imigrācijas jautājumus varam risināt. Tas, kas skar naudas lietas, tur uzreiz iedarbojas nevis tas princips, kuram vajadzētu būt, ka mums vajag atbalstīt tos, kur rodas šī pievienotā vērtība, bet ka mums vajag izdalīt galvenais uz visiem citiem, tikai ne tiem, kur šis ražojošais mehānisms atrodas. Nu, tas, man liekas, ir absurdi. Un vienmēr saslēdzas visi pret Rīgu kaut kādā, es nesaprotu, kaut kādā veidā. Cilvēki iedomājas, ka Rīga ir tā, ar kuru tur vajag izrēķināties, jo redz, viņa dzimtajā pagastā tur kaut kas nav vai kaut kas pietrūkst, bet patiesībā jau ir otrādāk pietrūkst šobrīd Rīgā. Un to cilvēki bieži nesaprot. Kā domā, vai ir, varbūt tu zini, ne tikai domā, bet varbūt tu zini, ka cik daudz no Rīgas cilvēku aizbrauc uz ārzemēm dzīvot un strādāt, emigrēja? Es tev tagad nepateikšu tos skaitļus. Hipotētiski, kāda varētu būt sajūta, ja mēs 350 tūkstoši aizbrauc, cik daudz bija rīdzinieku? Mēs varam rēķināt, tur vienmēr bijušas spekulācijas, cik tad Rīgā dzīvoja miljonus vai nedzīvoja miljonus, vai bija tomēr 800 tūkstoši. Šobrīd mums tas rādās, ka ir virs 600 tūkstošiem iedzīvotāji. Tur dažādas metodas, kā to izrēķināt. Un starp citu ir ļoti daudz brīvu dzīvokļu, kuru nav ne portālos, ne kādās pārdošanas platformās. Kāpēc tā ir? Ļoti interesants jautājums. Es domāju, ka cilvēki ir vai uz laiku pārcēlušies un grib sev atpakaļ iespēju atgriezties, ja tāda vajadzība būs, vai arī vienkārši, bet arī iznomāt, arī nedara, jo tie dati, ūdens skaitītāji rādījumi vai ne, elektrības patēriņš arī norāda, ka tā tad tiek turēts tukšs, pat ne kādam citam. Tas ir ļoti interesanti. Cilvēki laikam grib to nekustamo īpašumu tomēr paturēt. Viņi jūtas drošāk ar to. Rīgā, ja kaut kur īpašumam ir vērtība, tad tas ir Rīgā. Paskatīsimies realitātē. Ja mēs gribam labumus, mēs dodamies uz Rīgu. Tieši tā. Ja mēs gribam citus labumus, mēs paņemam no Rīgas. Tad tāds tas. Bet, es teiktu, ka vajadzētu tieši otrādāk. Vajadzētu visiem maksimāli palīdzēt Rīgai kā Latvijas galvaspilsētai. Un pēc tam pilnīgi visiem būs labums nevis atņemt un abi knapi iztiek, bet iedot klāt tur, kur rodas. Jo mēs bijām rēķinājuši aptuveni tā sanāk, ka, ja to IKP prognozi paņem, tad katrs 1 eiro, ko iegulda Rīgā, dod atpakaļ 3 eiro uz visu Latviju. Tā taču ir liela atšķirība. Bet, ja mēs domājam kategorijās, kā katram tur uzcelt peldbaseinu katrā pagastā, bet tas, ka Rīgā ir tikai aptuveni 6 peldbaseini, tas nevienam tur neinteresē. Neatceros, cik tur Siguldas novadā man liekas, bija 4 peldbaseini, kas jāuztur pašvaldībai. 4. Wow. Apvienoja novadus. Pa baseiniem runājot, vienkārši maza atkāpe. Kāpēc Latvijā tik daudz slīgs cilvēku un bērni nemāk peldēt? Baseini daudz, bet peldēt nemāk. Bet peldēt apmācība, piemēram, tāda, kāda tā ir Somijā, ka jaunieši mācās dažādos apstākļos. Es atvainojos, PSRS laikos mēs visi gājām uz peldbaseinu. Visiem bija 2. klasītē jāiemācās peldēt. Nē, peldēt ir viens, bet būt zem ledus situācijā, Labāk aizturēt elpu. Jā, to visu to tur citādāk. Tas viss ir daudz padziļinātāk. Jo tās ekstrēmās situācijas nav siltumnīcas apstākļi siltā baseinā, kur tu redzi visu, kas notiek apkārt. Kad tu zini, ka tam ir 4 maliņas, kad tu zini, ka tur ir virves gar malām, upe, kas nes, ir pilnīgi cits stāsts. Un upē, piemēram, arī šis peldošie, kritušie koki, kas pārvietojas zem ūdens, ir daudz bīstamāk nekā tie, ko mēs redzam. Nu, labi.
Atgriežamies pie Rīgas. Tātad mums, lai Rīga attīstītos, ir vajadzīgi cilvēki Rīgā, lai viņi dzīvotu šeit. Tieši tā. Vajag viņiem vietas, kur dzīvot, jo tad viņi būs šeit deklarēti un maksās nodokļus. Un viņiem vajag darba vietas, kur viņi var strādāt un nopelnīt. Ap citu ļoti interesantu lietu. Es gatavoju vienu prezentāciju un paskatījos, kādā jābūt, jo Polijā šobrīd ir vilnis, ka cilvēki brauc atpakaļ. Un Polijā ir riktīgi daudz. Un es gribēju saprast, kāda tā Polijas iedzīvotāja ienākumi ir pret Latvijas iedzīvotāju ienākumiem. Vai mēs tiešām esam tik nekonkurētspējīgi, ka latvieši nebrauc vilnis atpakaļ, poļi brauc. Patiesībā ļoti interesanti. Latvijā mums ir algas augstākas nekā Polijā. Bet ir otra lieta. Mums ir dzīve dārgāka. Un uz to mēs zaudējam Polijā, kad ir dārdzība dzīves. Bet vienalga, pats galvenais secinājums, kāpēc poļi atgriežas, ir tāpēc, ka viņiem ir sajūta, ka Polija aug. Viņi negrib nokavēt. Viņi negrib nokavēt patriotismus. Viņi jūt, mēs esam spēks. Viņi negrib pazaudēt, nebūt klāt šajā izaugsmes stāstā. Kāds ir Rīgas izaugsmes stāsts, lai latvieši gribētu atgriezties atpakaļ Rīgā un, tā teikt, nenokavēt šo izaugsmi un būt kopā, un lai dzīvokļiem arī cenas aug un vērtība? Tā, man bija iespēja būt vienā lielvalsts lielā pasākumā. Tur bija viņu jaunatnes organizācijas vadītāja. Tajā laikā vadīja studentu apvienību, bija aizbraucis, un viņai bija 45 gadi. Jaunatnes organizācijas labi, tas jau perspektīvi izklausās. Saproti? Jā. Cik gadus vajag, lai dabūtu sasniegt kaut kādus mērķus Latvijā? Lai uztaisītu biznesu, lai izdarītu visneiedomājamākās lietas. Cik maz gadus tas prasa Latvijā, un cik tas prasa kaut kur ārvalstīs, kaut kādās svešās zemēs, kur neviens tevi negaida. Stāsta, ka gaida, bet patiesībā negaida. Un vienīgais labums, ko tu vari dabūt gatavu, ir pakļauties tai esošajai kārtībai un ierādītajai mazajai kastītei. Tas ir vienīgais, kā šajās ārzemēs, uz kādiem noteikumiem tur cilvēki varētu kaut ko darīt. Tad, manuprāt, poļi ar visu to, ka viņi ļoti patriotiski, ar to, ka viņi ir saņēmuši sevi rokās, ar to, ka viņi parāda tomēr, ka viņiem mugurkauls. Gan Krievijas jautājumā, gan Eiropas Savienības jautājumos nereti Polija ir tā, kas notur mugurkaulu, un mūsēji jau sen jau kaut kur jau ir aizskrējuši, jau pievienojušies, jau pretējai frontē, jau viss jau ir nokavērts. Ja? Tur savukārt nē. Tur šis patriotisms, nacionālās domas, idejas, turēt savu un būt ar savējiem, tas ir izskatās, ka ilgtermiņā ir tieši tas mūsu mērķis. Mums ir jābūt latviskai Rīgai, mums jābūt latviskai Latvijai, bez visām šīm te imigrācijām, uzspiestajām visām lietām, ko tur mums tur katrs tagad stāsta, cik kādu ekonomiku mums attīstīs kaut kādi imigranti. Es atvainojos to ekonomiku, attīstīto ekonomiku ar avīzēm, kaut kādām zivju atliekām, kas tur pa ielām Eiropā visās malās mētājas. Tiešām, ja, tas ir ekonomikas pienesums. Ja. Man drīzāk ekonomikas pienesums parāda tīrību, kārtību, mieru, drošību. Nevis šis nav nekāds ekonomikas pienesums. Tas varbūt ir atsevišķiem uzņēmiem, kas negrib maksāt normālas algas. Varbūt, ka viņiem tas ir ekonomikas pienesums savā maciņā. Nevis latviešu maciņos. Tātad mums ir labs piemērs. Jā. Tavs partijas biedrs. Jā. Helmans. Ogrē. Reemigrācijas programma. Vai Rīgā ir reemigrācijas programma? Rīgā ir reemigrācijas koordinators. Jā, kā viņam Rīgas plānošanas reģionā ir atgrieztas, es nezināju, ka tu jautās šo, bet ir atgrieztas ģimenes atpakaļ, ir palīdzēts iekārtoties skolās, bērndārzos, darbos. Tā kā es aicinu visus, kas domā par vēlmu atgriezties Latvijā, to darīt. Un vērsties pie Rīgas plānošanas reģiona koordinators. Jo man bija šokējoši, zināmā mērā, cik neliels skaitlis cilvēki ir vajadzīgs. Es nevaru redzēju, ziņās bija, ka, lai Latvija attīstītos, Latvijai trūks 20,000 darba roku. Kas īstenībā ir ļoti... 10,000 cilvēki? Es nekad neesmu varējis saprast šo. Mums trūkst tik un tik darba roku. Tad cik cilvēki tie ir? 20,000 cilvēku viņiem trūkst. 20,000 cilvēku. Un vispār jau mēs tā kā reiķinām, kad darba rokas pa pāriem. Tā kā roku pāris, jā. Tā kā roku pāris, jā. Labi, ka tu vēl nesāc runāt, ja labākais šokau parodētais, ko es zinu. Bet...
20,000 ir ļoti neliels skaitlis salīdzinājumā ar to, kāds ir aizbraucis no Latvijas skaits cilvēku. Precīzi. Līdz ar to, un Rīga var būt šis dzinējs spēks, kas pievelk apakaļ cilvēkus, jo šeit ir, mēs varam piedāvāt to. Drošība ir, jo tā drošība uz ielām, bērni var justies stipri drošāk, kamēr, protams. Bet es tomēr to statistiku par tiem 20,000 cilvēku nedaudz apšaubu, jo tur parasti tiek ieskaitīti arī tie, kas ir vajadzīgi 2 nedēļas gadā, lai palasītu zemenītes. Nē, pagaid, mums ir paralēli bija arī pateikt, cik ir iedotas atļaujas, uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas. Tās ir stipri nopietnāks skaitļi. Tas ir jautājums, vai tie 20 ir virsū, vai jau iekļaujas. Vai iekļaujās, jā. Bet, jebkurā gadījumā, tās jau ir darba vietas, kas ir nepieciešams. Kā tad ir mums ar biznesa attīstību Rīgā? Biznesa nāk investori, jo mēs skatāmies, ekonomikas ministrs saka, ir investīcijas uz miljardu. Cik mums investīcijas ir uz Rīgu? Kas mums ir atnācis uz Rīgu? Kas mums būs Rīgā kā dzinējspēkā Latvijas ekonomiskajā? Tas, ko es redzu, ka mums ir daudz industriālo teritoriju, kuras mēs droši varam piedāvāt. Pašvaldībai piederošas vai nepiedarošas pašvaldībai. Tas viss ir iespējams. Protams, ka klāt esošs, netālu esošais karš rada tomēr dažādas izaicinājumus. Kur tik viņš tagad nerada? Kādreiz Dubajā paradīze apstāties, kas notiek. Tur lido droni pāri. Aiztais tur to kanālu ciet un pasties degvielas cenas ceļš šeit, vai ne? Tas tāds filozofisks jautājums, cik tas ir tiešām paldies Dievam, līdz Rīgai droni nelido. Nē, paldies Dievam, bet arī tas, starp citu, ir viens interesants stāsts. Savukārt, mums ir šīs industriālās zonas, kur mēs ļoti laipni gaidām visus investorus. Lūdzu, ganību dambis. Mums ir teritorijas, kas ir arī... Ganību dambis vai nav privāts viss? Es tev saku, nav svarīgi, vai pašvaldībai piederošs vai nav pašvaldībai piederošs. Svarīgi ir, ka ir telpas, kuras var dabūt. Mūsu uzdevums būtu, iedomājies, ganību dambim. Tuvu centram. Tuvu ostai. Jā, osta praktiski turpat. Es pat pieļauju, ka ir atsevišķas vietas, kas ir savienojas ar šo te kanālu. Tad vēl klāt ir mums 4 joslu ceļš. Jā, mašīnas viss tur var izgrozīties, viss var notikt. Ir sabiedriskais transports. Tā skaitā 5. tramvajs, vai ne? Tad mums ir patiesībā ļoti netālu lidosta. Mārupē. Jā. bet iespējams, ka mēs ar šiem te visiem labumiem, un mums ir ļoti, ļoti inteliģenta sabiedrība, kas tomēr var strādāt dažādos uzņēmumos. Tā kā es domāju, arī militārā rūpniecība ir tas virziens, uz kuru mēs varam skatīties. Skatīties, man ļoti patīk, šis varam skatīties. Darīsim arī, ja tikai skatīsim. Jā, mēs arī darām, bet saprotiet, viss jau sākas ar to. Var iedomāties, cik grūti ir vispār kaut ko izdarīt, ja tev ir vēlme kaut ko paveikt. Atrodas 150 iemesli, kāpēc to nedrīkst, kāpēc to nevar, kāpēc vajag vēl kaut kādus tur, kaut kādus ķekšus savākt no vēl zin cik institūcijām, tāpēc, lai tu kaut ko varētu izdarīt. Man ir zāles pret šo. Pastāsti. Šis ir jautājums, jo tas kā tas šis notiek. Ir baigi labi. Atsakot, mēs būvējām tādu lielu parku Rīgā. Tas tā kā uzvaras parku. Jā, tu uzminēji, kāds zinās. Tas jau tev bija kampaņas jautājums. labi. Bet godām uzbūvēja. Mēs starp citu pabeidzām arī 2. kārtu pēc kampaņas, ja godīgi. Bet labi. Lūk, un tad mums atnāk viena saka, nē, mēs tur nevaram, jo mums traucē tas. Tad ko es daru? Kā tev liekas, ko es daru? Nē, es nezinu, es piezvanu tam. Tu sāc prasīt, kas traucē. Atvediet man kas to, kurš problēma? Atnācies šo. Tomēr vicamies. Uztaisām visu pie galda, viena apsēžamies. Tātad, tev problēma ar to? Ok. Kas tur ir pa nelaimi?
Mums tur tas vajadzīgs, tas atrisināsiet dienas laikā. Jā, atrisināsiet. Lūdzu, atrisiniet dienas laikā. Kad jūs varēsiet izdarīt, tad nedēļas laikā. Labi, jūs tad nedēļas laikā, un tad jūs tad sāksiet darīt tad un tad. Un saliekot šādā veidā visus pie viena galda, atrisinot visas tās birokrātiskās lietas, jo man pateica, iedomājieties, mums Uzvaras parks bija jāatklāj tā pirmā, jāatklāj, Uzvaras parks jau bija pirms 100 gadiem atklāts, bet mums bija šī labiekārtotā daļa jāatver rīdzniekiem. Uz 18. novembri vai uz 11. novembri? Jo Uzvaras parks ir par godu Latvijas armijas uzvarai. 11. novembris ir mūsu uzvaras diena. Mums jau ir tur vesela nedēļa, mēs svinam. Mēs jau ne tā pa sīkumam, nē. Bet, lūk, un tad pirms 100 gadiem, un man saka, tajā 11. novembrī nevarēsim atklāt, jo mums tur ir kaut kādas birokrātiskas, tur tādas, šitādas, vēl kaut kādas lietas, es domāju, nopietni. Tiešām, un tad tas viss atrisinājās pēc šīs iepriekš minētās schēmas. Pātrinājās gan procesi, gan darbi, gan viss pārējais, kur man stāstīja, ka nevarēs. Kur ir tā svira, kas pātrina? Kas ir, ja nepātrinās? Ja nepātrinās, tad es tev teikšu tādu hipotēzi izvirzīšu, ka katrs cilvēks, kurš pieņem jebkādu mazāko lēmumu, viņš grib būt vēsturē. Viņš grib nodemonstrēt savu mazo variņu. Viņam vajag parādīt, ka viņam ir maza variņa, un ja bez viņa mazās variņas kaut kas nekustēsies, tad viņš būs atstājis savu nospiedumu, un viņš būs ļoti lepns. Bet, un kur es atklāju to niansi, bet padarot to, ka mēs visi kopā varam paveikt ātrāk, efektīvāk, labāk, un cilvēki jūt savu piederību pie tā labā un pozitīvā, viņi daudz aktīvāk sāk strādāt, daudz efektīvāk, un mēs to lietu tiešām novedam līdz galam tādā veidā, ka 11. novembra rītā dāmas un kungi, kas strādāja apzaļumošanā, vēl ar grābeklīšiem pēdējo stūrīti rušināja un iesēja pēdējo zālīti. Labi, novembrī zālīti. Kur tad? Klausies, izauga viss. Viss izauga. Tu saskaitīji. Es tev pateikšu tā. Un tas interesantākais, man arī nesen atgādināja kolēģi par sakurām, cik forši, ka ir sakurs. Un mēs arī tajā jaunajā daļā iestādījām pāris sakurus. Viņš ir ļoti smuki. Jā, labi izskatās. Arī tagad vēl reiziet apstīties. Un interesanti, ka tās sakuras es neredzēju nokaltušas, bet atsevišķus kaut kādus skujeņus gan. Ja? Sakura izturīgāk. Tad sanāk ar Japāņu sīkstumu. Jo, kā Japāņi jau pirmais, man liekas, bija vēstnieks uzdāvināja Japāns. Tur bija kaut kāda savstarpējā sadarbība, man liekas, ar Kobe. Kobe jau ir, no cik gadus jau ir 10 gadu sadraudzības pilsēta. Zuzīti mūsējā atrodas. Jā, kad tu vedīs atpakaļ? Jūs saprotat, tur bija kaut kāda paziņojuma, ka tik brauks atpakaļ. Es vienmēr atceros. Zuzīti brauks atpakaļ? Nē, kad zilonis atbrauks, jo mums tagad ziloņi nav. Tas ir absurds. Es tev pilnīgi piekrītu, bet tas stāsts ir tāds, ka ziloņiem nepieciešama liela platība. Mums meža parkā ir interesanti, ka ir tramvajs no vienas puses, ezers no otras puses, vēl ir priekša, kas ir šausmīgi maziņi, bet vēl jau ir trešā puse. Un zooloģiskais dārzs neapdzīvo visu savu teritoriju, cik viņiem tur ir. Un vēl jau var būt varianti, arī Kopenhāgenā apskatījos, ka var sadalīt, var tuneļus izrakt kaut kur zem kaut kādām ielām, uz kaut kurien aizvest, var uztaisīt kaut kādus gaisa tramvajiņus, ar kuriem aizgādāt cilvēkus, neizejot no zooloģiskā dārza teritorijas, aizbrauc uz citu vietu, atgriezies atpakaļ, apskata tur visu, kas tur jāapskata. Un tas ir ļoti interesanti, ka mums šī lietiņa ir iespēja, jo zooloģiskajā dārzā investīcijas nav bijušas ļoti sen. Kāpēc? Es nezinu, jāprasa iepriekšējām domēm, iepriekšējiem zooloģiskā dārza vadītājiem, kāpēc tā ir bijis. Bet tagad es saprotu, ar Rīgas mežiem apvienojot tieši tā, mēs tūlīt dursim lāpstu zemē, tūlīt jau tuvojas tie datumi, kad jau varēs sākt būvniecību. Tur visas pēdējās birokrātiskās nianses tiek atrisinātas, lai varētu šo te būvniecību sākt. Un mums būs... mums lāču nav zooloģiskajā dārzā. Lāču nav? Bija taču kādreiz. Es neesmu bijis zooloģiskajā. Ne baltu, ne melnu, ne brūnu, nekādu. Tur vienā galā tajā lielajā. Un tam es izstaigāju arī to aizmuguru, to zooloģiskajā dārzā. Jāsaka tev tā, klausies,
Baltajam lācim bija vislabākie nosacītie apartamenti, kādi tur ir. Ja? Tur brūnajiem lāčiem vispār ļoti, atceries, brūnajiem lāčiem bija kaut kādi 6 vai 5. Tur bija daudz, tur bet viņiem tur tā vietiņa, kur viņi dzīvoja, tur tajā ar mazajām tām ieejām bija ļoti maziņa. Tur no otras puses apskatījos. Ja? Nu, lūk, un ar šiem Himalājiem, to pirmo projektu, ko mēs tagad sāksim un paredzam 2 gados paveikt. Uz vēlēšanām lāči griezīs lentes. Es nebiju iedomājies. Bet, nu labi, bet būs melnais Tibetas lācis. Būs melnais Tibetas lācis un būs arī sniega leopards, kurš visiem patīk. Visi gribētu viņu tur tā kā kaķis pulkainis pabakstīt. Ja? Bet nu, tā lieta ir tāda, ka ir jāpalīdz attīstīties, lai mums veidojas tāda turisma objektiņa. Un zooloģiskais dārzs tomēr ir turisma objekts visā pasaulē. Un arī Kopenhāgenes zooloģiskā dārza vadība man atzina. Viņi saka, ka zooloģiskais dārzs pastāvīgi ir rekonstrukcijā. Pastāvīgi. Visu laiku viņi rekonstruē. Kādreiz ir gatavs? Nekad. Tāpēc, ka ir jaunas ekspozīcijas, ir jauni dzīvnieki, ir jaunas lietas, ir tā, lai ir interesanti, lai bērniem ir tas, ir pasākumi, ir vēl kaut kas. Ja? Un izrādās, ja nav investīcija, tā uzreiz iet uz leju tas apmeklētājs skaits. Kā ir kaut kas jauns, momentā kāpj augšā. Protams, šīs grib aiziet paskatīties, vismaz vienu reizi uz to jauno. Precīzi. Un līdz ar to mums ir nepieciešams vairāk. Vairāk šādas atjauninātas lietas. Un līdz ar to galvenais ir iet uz attīstību, virzīties kaut kā. Un pats svarīgākais, lai cilvēkiem ir interesanti. Nu tā. Labi. Sapsit, man ir uz iekrišana jautājums. Gustava Adolfa laikās. Kas bija otrā lielākā Zviedrijas pilsēta? Tu domā Rīgu? Stokholma. Rīga bija numur 1. Paldies. Stokholma bija uz pusi mazāka. Rīgā bija 30,000 iedzīvotāji, Stokholmā bija 15,000 iedzīvotāji. Jā, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Nu, labi. Vēstures annālē. Nebūsim jau rečakisti. Kuģniecības vēstures muzejā tas ir savākts, tas ir zināms. Tie tā saucamie zviedru laiki. Ko es gribēju teikt? Tas jau ir tā vieta Rīgai uz Baltijas tā teikt, kartes, ka mums ir iespēja būt pa vidu. Un vai kā, es nezinu, vai tas ir, tu noteikti esi ticies, jo diezgan daudz lietuviešu un igauņu investē mūsu nekustamā īpašuma tirgu. Kas ir iemesls, kāpēc viņi pēkšņi ir sākuši investēt Rīgā un iet, tā kā paplašinās tieši uz Rīgu no Tallinas un Vīnes? Par dzīvokļiem tu domā? Viņi dzīvojamo fondu. Jā, starp citu mums ir ļoti daudz privātu kvartālu, kas ir apbūvēts beidzamajos gados. Tas ir labi. Protams, vienīgi jautājums, vai tas viss ir jādara maksimāli centrā spiežoties, vai tomēr ir iespējams atjaunot. Jo sarunā jau minēja sākumā, tās ēkas, kas, piemēram, apkaimēs tiek izveidotas, nereti uz aci liekas tādas pašas kā tās, kas tur ir bijušas pirms gadu desmitiem. Bet vai mums ilgtermiņā nevajadzētu domāt jau par kaut kādu tādu citādāku to paskatu, kā veidot mūsu apkaimes? Jo tās investīcijas, kas ir centrā, vienmēr ir ļoti pulcējušies visu uz to centru, ka visu vajag tikai centram. Ja? Un apkaimēs, nezinu, tur var nepļaut zāli, var nedarīt neko, var izstaigāt takas, un viņas tur vienmēr būs tādas pašas, kādas bijušas. Ja? Man liekas, ka mums vairāk uz tām apkaimēm jāstrādā. Mēs, starp citu, ļoti daudzus skolu laukumus esam ierīkojuši, uztaisījuši pie skolām šīs labiekārtojušas teritorijas, kur ir stadions, kur ir futbols, kur ir basketbols, kur ir bērnu laukumiņi. Tās lietas visas, kas ir... Tāpēc es saku, tā iepriekšējā infrastruktūra prasās pēc atjaunošanas. Un ja mēs atjaunojam un nebūvējam pilnīgi no nulles, tad es teiktu, ka tas ir ilgtermiņā lielāks iegums. Protams, ir lietas, kas jābūvē, piemēram, Mežaparka skoliņa. Ja, tur tā esošā, tas nav iespējams vairs tā tehniskais stāvoklis. Jā, slikts. Tur ir vēlēšana iecirkts vienmēr. Tas bija centās reizes, tas tā kā neatbilst mūsdienām. Un tāpat laikā tur ir interesanti, tur bija viena cita skola pie tā ceļa, tā pārvada, kas ir sabūvēts viss. Tur bija skola, un tur tagad ir dzīvokļi. Tā gan ir aizgājis jau pirms daudziem gadiem. Bet tur bija liela skolas ēka un tā tālāk. Labi, bet
Bet, ja mēs skatāmies pa tām apkaimēm, ja mēs paskatāmies, kad bija pirmais projekts, kad Purciems būtu jāsavieno centru tramvaju, es atradu 1980 kaut kāda gada karti Rīgas, kur bija iezīmēts tramvaja līnija Purciems no Mēbeļnām līdz centram. Jā, sliedes arī bija uz Zemitānu pārvada. Tika uzlikts arī sliedes tieši šai tramvaja līnijai. Nu, redz, varbūt tā ir atbilde, kāpēc tas, jo tās apkaimes jau viņas ir drusku tā kā dievu pamests. Visiem liekas, būsim reāli, kā politiķi daudz skatās. Tur tie Krievi dzīvo, lai tur arī Rošļikovs un Stepaņenka viņiem nodarbojas. Kaut gan tā nav patiesība. Tur ir ļoti dažādi cilvēki dzīvo, tā nevar attiekt. Bet aizbraucot uz šiem rajoniem, ir sajūta, ka tie cilvēki ir drusku dievu pamesti, neskatoties to, ka viņi ir lieli. Es tev teikšu tā, tad, kad mēs ieguldam tālāk no centra kaut kādas līdzekļus, un mēs aizbraucam uz šiem atklāšanas pasākumiem, cilvēki saka paldies un pateicību. Protams, jo tur tik rēti kaut kas ja mēs tuvāk centram kaut ko izdarām, tad mums atnāk un pasaka, kāpēc nav vēl šīs, kāpēc nav tas? Tas tā kā mēs ar, zobiem, nagiem izcīnām finansējumu, lai varētu izremontēt skolā veselu korpusu. Tur sviedri, tur asins pa degunu, viss ir izdarīts, beidzot ir izdarīts. Un tad atnāk un tev saka, ziniet, tur skolā, kāpēc nav vēl tas korpus izremontēts? Aleluja, vienkārši. Bet loģiski. Viss ir jau prasīti. Kad ir Rīga būs gatava? Nekad nebūs, un tas ir skaidrs. Viņiem Daugavā nogrīz, visu laiku vajag attīstīties. Protams, ka tā infrastruktūra, kuru mēs esam skolās un bērndārzos uzlabojuši, ja skatās ilgtermiņā, tas ir diena pret nakti, kāda ir bijusi, bet, protams, ir kaut kādas vietas, kuras nav remontētas. Un arī tās, kuras, protams, ka mēs neguldīsim līdzekļus arī skolās, kur ir lejupējoša tendence. Tas arī skaidrs. Tas tā kā loģiski. Tā tas ir, jā. Un ir apkaimes, kas aug, un ir apkaimes, kas sarūk. Un nebūs tā, ka cilvēki, no Teikas vedīs bērnus uz Bolderāju mācīties tikai tāpēc, ka apšaubām. Tieši tā. Tā kā līdz ar to ir jāskatās ļoti uzmanīgi tām lietām, bet ar jaunu lietu veidošanu vajag. Tā. Labi, pagaidi. Tu tā tagad pateici jaunu lietu, tramvaja līnija uz Mēbeļnām nebūs. Bet starp citu, tavs kolēģis Vilnis Ķirskevičs bija mērs, sāka projektu ar metrobusu, un tu biji arī vicemērs. Metrobus projekts, cik tālu būs metrobus? Vismaz kaut ko apsolam. Metrobus projektam, manuprāt, ir izpirktas visas nepieciešamās zemes, bet ir tikai viens šķērslis šobrīd. Kāds? Uzmini. Naudas nav. Jā, tas zināji. Bet tu saproti, bet šis ir paradoxāli. Tātad Rīga ir liela, viņa ir miljardu budžets. Mēs paskatāmies uz Purciem. Ja mēs paskatāmies uz Purciem kā vēlētāju kopumu, Purciems ir 5. lielākā pilsēta Latvijā. Jā. Un mums nav vienkārši naudas, lai viņus savienot ar centru normālā veidā. Es tev teikšu tā, es teikšu vēl skarbāk. It īpaši tagad mēs runājam priekšvēlēšanu laikā. Un par to arī mēs runājam, cik daudz naudas notērē uzturēšana, cik daudz naudas notērē visu pārējo vajadzību nodrošināšana. Un tas arī ir tas, kas lauvas tiesu paņem. Ja mēs runājam par investīciju budžetiem, tad tie ir uz tādu pilsētu ļoti smieklīgi. Ja mums nebūtu iespējas aizņemties visiem šiem projektiem. Eiropas līdzekļi? Eiropas projekts. Kā tev liekas, kur vajag attīstīt Eiropas naudas, kur vajag ieguldīt? Nē, to es zinu. Tur, kur ir 5 cilvēki 6 rindās, un tad paši taisās aizbraukt. Un tad tev skoliņa, basēnam jābūt skoliņa. Tas nekas, ka viņi pēc 3 gadiem vērsies ciet, bet beidzot mums ir. Jā. Viss ir forši, bet ar šādu pieeju galvenais princips ir ļoti ilgus gadus valsts līmenī bijis. Galvenais nedodiet Rīgai. Dodiet visiem kam, bet tikai nedodiet Rīgai. Viņiem taču viss pietiek. Un mēs esam nonākuši situācijā, ka ne tikai nepietiek, bet ir sliktāk nekā citur. Nē, pagaidi, bet tā tad.
Mēs esam nieka, mums šodien ir aprīļa beigas, mēs esam nieka 6 mēneši līdz vēlēšanām. Tātad. Vai tad kā tā rīdziniekiem jābalso par to, kurš iedos naudu metrobusam? Vismaz pursiem iedzīvotājiem. Jo tajās ir 50,000 balsis. Es teiktu tā, nav jēgas balsot par solījumiem, ir jēgas balsot jau par izdarīto. Ja arī nebalsot par tiem, kas nav izdarījuši. Solīju, to nav izpildījuši. Nu, es nekad neko tādu neesmu solījis, bet es esmu izdarījis. Es jau tev nesaku. Ja ir vēlme iepazīties ar izdarītiem darbiņiem, tiesa gan nebūs vēl pēdējā gada klāt lietas, bet ir iespēja manā mājaslapā apskatīties, kas ir izdarīts. Jo man zini, kā par tu jau nebaltēsies, tu jau tas ir, ka tu jau esi vicamērs. Es nekandidēju uz Saimu, jā, es varu runāt brīvi, bet man patīk, ka man ir atskaite. Jo citu cilvēkiem vienkārši patīk. Citreiz ir tā 3 mēnešu atmiņa vēlētājiem, tāda ļoti aktuāla. Viņi ir tā klasiski, tā ir socioloģiski pierādīta 3 mēnešu atmiņa. Tu vari katru dienu stāstīt, ko tu esi izdarījis, tāpat tev pateiks, tu neko neesi izdarījis. Un tad pirmais, kas jāizdara, ir jāiemet links, kur ir atskaita. Labi, bet tā tad. Vai tad jābalso par tiem, kas kaut ko Rīgai tad beidzot dos? Tad mums ir 38 mandāti. Jā, starp citu, jā. 38 mandāti. Starp citu, es tev apbēdināšu. Ir viena sliktā ziņa. Rīgas dienas kārtība nekad nav strādājusi Saeimas vēlēšanās. Un rīdznieki kaut kā ir balsojuši pilnīgi savādāk. Nekā būtu viņa interesēs balsojot Saeimas vēlēšanās, nekā pašvaldību vēlēšanās. Jo tādās pašvaldību vēlēšanās cilvēki ir kaut cik racionāli, Saeimas vēlēšanās viņi ir totāli iracionāli. Nu, varbūt šīs būs kaut kāds savādāks vēlēšanas. Skaidro, kādā veidā, kāpēc? Es nezinu, es domāju, ka tas sākās tas ideoloģijas rotaļas, un cilvēki nesavēl kopā domu. Saukļi ir tie galvenie uz Saeimas vēlēšanām. Cilvēki nesavēl kopā, kad ja Rīga būs vāja un nabadzīga, nebūs nekam naudas, ne armijai, ne robežai, jo robežas stiprums un pierobežas iedzīvotāju turīgums būs atkarīgs no tā, vai Rīga būs turīga. Un iedoma, ka kaut kas var būt turīgs Latvijā un Rīga nabaga, atgriežamies pie tā, Gustavs Ādolfs. Pirmā un bagātākā pilsēta Zviedrijas impērijā. Rīga un Stokholma bija tāda piepilsēta. Tad, ja Rīga būtu šāda arī tagad, tad mirklī Latvija būtu ļoti bagāta valsts. Un tas tā kā ir, bija ļoti interesants kaut kādu laiku atpakaļ. Starp citu bija pētījumi, kas ir lielāks zīmols, Rīga vai Latvija. Un Rīga uzvarēja, protams. Rīga uzvarēja, jo Rīga šeit ir 800 gadus. Jā. Un viņi tā arī te ir stāvējusi un vienmēr bijusi interešu objekts. Un Latvija tā kā apkārt tā kā izveidojusies un vēsturiski kā ir Latvija. Nē, bet tas jau princips jau, ka Rīga tomēr savā ziņā pabaro un piepilda ar resursiem pārējo Latviju. Viņš jau nav nepareizs. Jautājums ir, vai nav tā, ka tiek atņemts arī tas, no kā varētu kaut ko radīt. Respektīvi, tā sēklas nauda. Sēklas nauda, ko mēs varētu ieguldīt Rīgas attīstībā, pienestu pārējai Latvijai 3 eiro klāt. Sēklas nauda. Mēs jau ar tevīm runājam par pļavinieku, jo Purcijam sasaist ar Rīgas centru. Elementāri sasaistot ar normālu infrastruktūru. Lielās pilsētas Latvijā tā, lai var cilvēks no rīta atbraukt, piemēram, no Liepājas pastrādāt un vakarā aizbraukt uz Liepāju. Un tas nav nekas pārdabisks. Tur ir 200 km tikai vilciens no vilciena viedokļa. Tas jebkurā normālā valstī ir 200 km, cik pusotru stundu. Es gribētu 3 stundas dienā tērēt. Tas ir atkarīgs no tā, cik tev maksā. Par šo lietu ir bijuši ļoti daudz pētījumu. Tas ir atkarīgs, cik tu nopelni. 3 stundas tērēt. Cilvēki ar lidmašīnām lido uz darbu, dārgais draugs. Mēs neatvērsim tēmu par Air Baltiku. Air Baltics aizvarās, Rīgai uzreiz sākās problēmas, jo investīcijas, ārzemnieki, kas šeit strādā, es ļoti daudz pazīstu cilvēkus, kas pirmdien atlido, piekdien lido mājās, un viņi nav ieinteresēti lidot caur Stambulu, Kopenhāgenu un vēl kaut ko. Pēdējo 3 mēnešu laikā ir parādījušies 2 cilvēki, savstarpēji nesaistīti, no Parīzes. Viņi pārcēlušies uz Rīgu dzīvot. Jā, un es pat tev es zinu. Kāpēc?
Pastāstīšu citu stāstu. Es pazīstu ebrejus, kas ir no Parīzes aizvākušies prom, jo viņiem sinagogās grautiņi, par ko nerunā, un viņi nejūtās droši. Es zinu ebrejus, kas Londonā slēpj kaklā Dāvida zvaigzni, lai tikai neredz metro, jo tu vari norauties nazarībās par to, ka tu staigā Dāvida zvaigzni. Šī ir eksporta prece. Jā, precīzi. Šī ir eksporta prece. Drošības aspekts. Ja. Šie cilvēki tā arī saka, tajos rajonos nav vairs iespējams dzīvot. Tur nebrauc ne ātrā palīdzība, ne policija, ne pasts vairs darbojas. Ja. Tā ir kaut kāda zona, kurā nedrīkst apmēram uzturēties un iet. Viņi nejūtas droši. Viņi pārceļas uz Rīgu. Tātad Eiropieši, kā es jau visu laiku teicu, Eiropieši laipni gaidīti. Varbūt mums jātaisa kampaņa. Bet trešo valstu pilsoņi, piedodiet, bet lai jau ceļ savu labklājību tur, kur to... Viņiem jāuzbūvē savas valsts. Precīzi. Pilnīgi precīzi. Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs. Paldies par sarunu. Paldies.